Es esmu Oskars, ja šīs mājās es dzīvoju, un pagājis esmu pensionārs, kā saka, tautā valsts stipendijāts. Tā kā es savu laiku esmu uz ceļu darbos nostrādājis, tad pietiek. Baltu koks. Zinām cilvēki, kas tur strādā, un zinām, kā viņi strādā. Klaus Grāvelis, tas bija zināms, un apskatīja, un ļoti labi pastrādāja. Viss, kā teikt, izstrādāja, apstādīja, nokārtoja, un tas viss ir tā kā, tur nav ko pielikt un atņemt, ja viņi strādā. Ja strādā, tas strādā. Ja viņi sāk kaut ko darīt, tad viņi padara visu līdz galam uzreiz. Ir citur, kur jāgaida, tad ir apstrāde un apstādīšana, bet tagad jau viss notika tā, kad pabeidz to, tad laicīgi tika viss sastrādāts, apstādīts un arī kopts. Sadarbība man ar viņiem patika, tāpēc, ka viņi strādā kvalitatīvi un labi, jo viņi padara to darbu, kas viņiem ir jādara, un kvalitatīvi ātri, ilgi negaidot. Noteikti es viņiem ieteiktu, jo baltu koks strādā labi. Tas ir vajadzīgs, un no tā jau mēs tikai iegūstam. Un arī mūsu meži no tā iegūst.